Tālāk es pastāstīšu pašu galveno, ja, lai tu saprastu principus, kā tas viss darbojās. Tas ir pats pamats, pats princips. Tātad ir divi režīmi. Ar žiroskopu stabilizāciju un bez žiroskopu stabilizācijas. Ar un bez. Tā žiroskopa stabilizācija, tas ir tas, ko es esmu dzirdējis, tas kaut kāds lock targets, tas tā kā kaut kāds, jā? Kas tas tāds ir? To sauc par lock target, to var saukt dažādi, jā, to, ok. Un tā tad ir režīms ar šo, kā tu saki, lock target vai stabilizāciju, un otrs režīms ir bez. Kāpēc ir divi režīmi vispār vajadzīgi? Šis te režīms bez žiroskopa stabilizācijas, ko viņš ļauj? Viņš ļauj zivis meklēt. Ja, tu vari uzstādīt automātisko skenēšanu, ja, laivā braucot, tev nevajag, lai kaut kur viņš tur nostabilizēts tas ir, un tu vari skenēt laivai vienā pusē, vai laivai otrā pusē, vai abās pusēs tu vari skenēt, laiva grozīsies, bet tev tas skenēšana darbosies attiecībā pret laivu, neizmainīsies šis skenēšanas virziens. Ja? Tad, kad tu esi copas vietā aizbraukusi, tad, kad tu zini, kur tu esi apstājies, tad principā tiek izmantots otrs režīms, šis te žiroskopa režīms, jeb stabilizācijas režīms. Tad tu vari viņu pilnā mērā izmantot, un tas ir ļoti efektīgi, tev laiva grozīsies, ja, bet tu varēsi gan skenēt tajā virzienā, kurā tu esi izvēlējusies, gan arī apturēt tu varēsi, un tu varēsi makšķerēt. Un par to es tālāk pastāstīšu. Tātad ir divi režīmi, kuri savā starpā, viņi ir līdzīgi, ja, viņi vadās un konfigurējās vienādi. Ja, viņi katru atsevišķi var uzstādīt, katram tam režīmam var uzstādīt parametrus tādus, kā tiem ir ērti. Pastāst lūdzu par to pogu darbību īsti, lai man būtu skaidrs. Man kā sievietei tur, lai būtu ļoti vienkārši un saprotami. Ok. Tātad mēs varam regulēt, uzstādīt sev vajadzīgo skenēšanas ātrumu, skenēšanas zonas platumu un skenēšanas zonas virzienu, kā arī apturēt skenēšanu, kā arī pārslēgt uz otru režīmu, uz režīmu ar stabilizāciju žiroskopu. Tātad, ja. Un tagad es parādīšu, kā to dara. Zonas ātrumu tātad mēs regulējam šādi. Nospiežam šo pogu un ar plusu ātrumu palielinam, jeb ar mīnus ātrumu samazinam. Skaidrs, tātad par ātrumu, tas tā kā automašīnai spidometriju nospiežam. Plus palielina, mīnus samazina. Un ja mēs tagad gribam... Tikmēr var grozīt. Kamēr mirgo, jā. Tad apstājās mirgošana un viņu vairs grozīt nevar. Tad var darīt citas visas lietas. Ātrumu. Zonas virzienu. Kā var mainīt virzienu? Ja tagad ir virziens no 9 līdz 3 rāda, ja. Es gribu no 12 līdz 3, teiksim, jā. Nospiežam plus. Kāpēc no 12 plusu? līdz 6. Ar plusiņu nospiežot un pieturot, tu griez šo te zonas virzienu. Zonas virzienu es griežu pa labi. Ar mīnus tu griez zonas, visu skenēšanas zonu. Viņš jātur tik, jeb jāpiespiež tikai? Piespied un pieturi. Un tad bija, tu teici, ka var platāku vai šaurāku? Platāku. Un kurā brīdī? Un tagad man jāspiež, es gribu šaurāku? Ja tu viņu gribi šaurāku, tad šeit ir jā, saprot tā ikona, jā. Un viņš mirgo, un tu viņu vari ar mīnus kamēr mirgo, tikmēr es viņu sašaurinu. Ar plusu palielinu. Vai palielinu. Kamēr mirgo, tu vari mainīt šo te. Sapratu. Un cik viņš ilgi mirgos? 5 sekundes apmēram. Rekā var platāk un šaurāk tā zona būt. Šaurāk. Nospiežot stop, tu apturi. Nospiežot atkal šito vultiņu, tu viņu palaidi. Ja, tu vari apturēt tātad, un tu vari palaist. Kā arī tu vari pārslēgties uz otru režīmu, kas būs žiroskopa režīms. Es tagad ieslēgšu atpakaļ, lai varētu atšķirību redzēt plašāku zonu. Tagad viņš skenē, teiksim, šādā te sektorā. Ja? Un es tagad esmu ieraudzījis zivi, ja? Un tagad man bulta iet, un es tagad vienā brīdī ieraugu zivi. Es nospiežu šo te bultiņu, un man viņš sāk skenēt tagad tajā vietā, ap to vietu tikai, kur es nospiedu. Tas ir tas 3 stūrītu nospiedi, jā? Es nospiedu, es pārslēdzos no režīma bez žiroskopa uz režīmu ar žiroskopu. Un tagad laiva grozīsies, es viņu griežu tagad ierīci, bet principā tas pats, kas laivai, jā. Un viņš tā skenēšanas zona
paliks tajā pašā virzienā. Ja tu tur ieraudzīsi zivi, tad viņš skenēs riņķītai zivī. Ja tu nospiedi tieši uz zivi, tad tu redzēsi pa labi no zivs un redzēsi pa kreisi no zivs. Viņš skenēs to vietu, kur ir šī zivs. Šeit ir mēnestiņš, jā. Jā, mēnestiņš Nospied ir. mēnestiņu. Un tev sāk mirgot iespēja gaišumu palielināt. Arī tāpat ar plusiņu. Tieši tā vēlās ar plusiņu Cik palielina, spilgts palikt, ar jā. mīnus samazina. Ja? Tālāk tagad tu esi žiroskopu režīmā, tu esi ieraudzījis zivi, jā, un viņš tāds skenē abās pusēs tai zivī, un tagad tu gribi mest, tu esi sagatavojusies un tu gribi ķert to zivi. Ja? Tad tu nospied šo te, Stop pogu, jā, stop to pogu kvadrātiņu, jā. ja? Un bulta tiek apturēta, un tagad laivai grozoties, šis te Un virziens. tā bulta paliek tur tajā Bulta pašā, paliek kur bija. Tieši tur, kur tas ir bijis. Ja, tu vari. Tas ir tad, ja tā zivs tur tiešām uz vietas arī stāv, vai ne? Un ja tā zivs tur nestāv, tad es tev tūliņ parādīšu. Viņa jau nestāvēs uz vietas, kāpēc lai viņa tur stāvētu. Nu var jau būt arī tā, jā. Tālāk mums ir Kas tas tāds tev tur rokā? tāda jauka lieta kā distances vadības pults. Oho, Šī ir pults, ar kur tu vari, tā vēlās kā ar šīm plus mīnus pogām, tu vari vadīt visu šīs ierīces darbību ar pulti. Šo pulti jāuzliek uz makšķerkāta. Te ir tāda iespēja, ka viņi var uzlikt uz makšķeres, jā, šo te gumiņu pievelk un viņi uzliek uz makšķeres. Šādi viņš stāv te uz makšķeres, jā. Un ar vienu pogu tu vari spiežot. Otrādā pusi. Redz, tu vari sākt vadīt, respektīvi turot rokā makšķeri, jā. Ar vienu pirkstu tu vari vadīt šīs te virzienu. Tā kā tu man prasīji, kas notiek, ja zivs paies projām. Ja zivs paies projām, tad to pulti piespiežot sekos tai zivī. Tu redzēsi, pameklēsi, viņi pagāja pa kreisi. Nē, viņi pa labi pagāja. Un atkal tu viņu ieraudzīs un tanī brīdī tad es tā viegli piespiežot ar pulsiņiem varu pa labi un pa kreisi, jā, pabīdīt. jā, ir mazie pulciņi, kas ļauj, kas bulta neaizskries ātri projām, jā. Tu varēsi ļoti labi sekot tai zivī. Man nav jāspiež šeit nevienu pogu, ja es gribu apturēt. Es to varu izdarīt, nospiežot jebkuru pultu pogu. Man nav vajadzīgs kruķis, man nav vajadzīgs nekas cits. Es varu ar pogu pie kāta, jā, es varu pagriezt viņu pa labi vai pagriezt viņu pa kreisi.